Esmu ieradies Cesvainē. Pilsēta, kur zinām ar savu skaisto arhitektūru, kur dzīvo kaut kur 1200 cilvēki un, protams, slaveni ar saviem kokiem. Bet tad rodas jautājums, kāpēc esmu atbraucis uz šo mazo pilsētiņu? Jā, rallija šajā klusajā apgabalā nav noticis jau vairāk kā 10 gadus. Taču šodien tas mainās. Nu ko, mēs esam klāt. Bet kur jums Žiguls ir? Liepājā uz Pacēlai, turpat, kur viņš palika vienu nakti pirms karosts. Bet kāpēc viņš šeit nav? Kāpēc viņš nav rallijiem gatavs? Tāpēc, ka mums ir Civic. Labākā mašīna, kas pastāv. Tikko uz Cesvainas pili, esam te augšā tornī. Ļoti skaists skats vispār. Un mums ļoti laba privilēģija izdevās ar to, kad mūsu vadītāji šīs pilis palaida vispār iekšā teritorijā. Mēs tam varam pafilmēt, pafotografēt, popularizēt pilsētu un arī visu sportu. Esam šodien iekāpuši turistu lomā, bišķi atkāpušies no rallija, bet, protams, mēs esam vēl joprojām ar filmēšanas kamerām līdzi un vispārējo. Cesvainē ne tikai labi skati, bet ļoti skaisti ceļi un tā kā nevar sagaidīt, ka beidzot varēšu atkal kāpt un braukt. Ko šorīt no rīta darīt? Šorīt no rīta? Un vakar naktī? Skrūvēju. Es esmu beidzot iekāpis cilvēcīgās drēbēs tīrās, jo pēdējās 2 dienas es esmu vārtījies pa zemi skrūvējis Civic, jo Civicam ir visādi bērni ķibeles izlīdušas un mēs esam visu atrisinājuši. Mums bija nokritusi panna, mums bija problēmas ar bremzēm, bet vakar vēl aizbraucām uz AD Baltiku, nopirkām bremzes, samainījām vakarā. Mēs esam ieradušies Gulbenē pēc Civicam jauniem bremžu diskiem. Viņiem būs jauni diski, jo mūsējie bišķiņi padevās. Mums ir vibrācijas, mums ir izpūtējs nokarājies pēc testiem. Un mums radiators izdomāja, ka viņam vairs nevajag šķidrumu, tāpēc viņš iedos šķidrumu visu iztušanās traukam. Visi iedos atmosfērā? Jā. Tagad braucam mājai dārzam atrast skrūvus priekš pannas. Mums vajag āmuru. Mums vajag āmuru. Mēs nevaram sataisīt Civic bez āmuru. Bet tāpat varēja būt sliktāk. Runāt par to brālēnu, viņš varētu sākt atklāt to detaļu. Ja tas mūsējs. Tikai nav forši, ka savējie atbrauc šajā tālu ceļu. Paliek. Jau diezgan strauji tuvojās mini-rallija Cesvaina starti. Un plānots bija, ka startēs 2 komandas. Honda Civic ar 0 punktu komandu un Ford Puma ar iSight Community. Taču parādījusies ir problēma, jo testos izrādās to, ka Pumai spriegotāja rullītes izdomāja pamest čatu. Es ļoti ceru, ka mums arī izpalīdzēs šī skaistā īpašuma arī īpašnieki. Es domāju, ka viņš īpaši priecīgs nebūtu, ja mēs pieceltīm, protams, pus 3 pa nakti, kad reāli cikos jābūt dāmām ir. Rēķu kalns. Kontakti. Labrīt. Viens jautājums. Mēs esam pie jums ciemos tagad. Vai mums būtu iespēja dabūt instrumentus? Tu gribi dabūt to čaulu alumīnu. Tas no skrūves, lai viņi var uzlikt garāk. Kāds zobi ir, kur ir saimnieks parūpējusies, kā mēs būtu braukuši šeit ar tādu pašu problēmu. Ko nepār, es neko vispār nepastu. Mēs cīnījāmies par šo te alumīniju buksu. Jā, tā, kas tika pārlūdīta. Tas normālās. Jā. Džeki līdz vēlam vakaram meklēja instrumentus no saimnieces, mēģināja atrast kaut kādu risinājumu, tikai lai mašīna varētu startēt. Tāds ir tas sports. Un nevienmēr viss stāsti beidzās ar
kaut kādu laimi, ar kaut kādu skaistumu. Un, diemžēl, šajā gadījumā meitenēm vajadzēs atcelt viņas startus. Tu sapratīs, par ko es runāju. Tu vienkārši akadēmi man varēs dzirdēt vismaz kaut cik labāk. Es atceros to, ka komandai nebija saruniekārtas, bet tad es arī atcerējos, ka man ir mikrofoni diezgan krūti, kuriem ir audio monitoringi. Teorēs tev vajag tikai divas lietas. Tev vajag austiņas pilotam, un stūrmanim jau pilotu nevajag dzirdēt. Tur pa lielu ir vienverzējā komunikācija. Mēs izmantojam mikrofons, rodes, kā saruniekārtas. Ja jums vajag saruniekārtu un mikrofons, Rode Wireless Pro. This idea about saruniekārtu vienkārši strādā. Sākumā mēs vēl apšaubījām bišķiņu, tāpēc, kad varēja dzirdēt, kā es elpoju, ka visi akmeņi sitās, bet kamēr brauc un zinu, tad bļāvi vispār ir stīgā. Bišķi piedzīvojums ar uztaisījām. Kāds? Mana kājai palikusi smagāka, un stenogramma vairs netiek līdzi. Mums ir par lēnu stenogrammu. Zintars netiek līdzi? Pat ne zintars, varbūt vienkārši mēs esam daudz pierakstīts ir. Tagad vajag mazāk. Īsāk un konkrētāk. Bet pārējais ir reālāk. Un viņš turās, man kāja reāli smagi palikuši. Jā, bet tas labi. Tātad pēc stundu pavadīšanas servisa parkā mēs gribējām braukt uz SS6, bet esam atgriezusies SS5, kas ir principā tas pats SS2. Pēc veseliem 2 izlaistiem minirāliju posmiem, kas bija minirālijas gulbis, kā arī minirālijas karostu, Džeki beidzot sesvainē dabūja iekarst. Nosacīt runājot. Tātad SS1 dabūja 9. vietu, un SS2 uzkāpa jau uz 6. SS3 atkal nokāpa uz 9, SS4 uz 6 un SS5 uz 7. Bet kā ar SS6? Šeit, draugi mīļie, man būs jāapstāst par autosporta tumšo pusi. Trešajā ātrumposmā BMW E36 kompakts nobrauc no trases. Ekipāža veic vairākus kūliņus, kas rezultātā ielocīja jumtu, un ekipāža ieguva pietiekami nopietnas traumas, lai viņus nāktos aizvest uz slimnīcu. Internetā var apstīt vairākus video, kā mašīna noiet no trases. Šajā video es to nerādīšu, aiz cieņas aiz ekipāžas un aiz cieņas aiz tā, kas notikās. Bet es vēlējos iekļaut to stāstu iekšā šajā video, jo tomēr tā ir daļa no vēstures, un tā ir daļa no tā, kas notika minirālija Cesvaina. Tāpēc arī 6. ātrumposms nenotikās, viņš tika atcelts. Vairāk iemeslu dēļ, bet šis, man zināms, bija viens no iemesliem.
So, when we're ready, then we're ready, yeah? Yeah, vai brauks? Yeah. Robi, beidz vārīt huiņu. 10 gadu. Davai. Nē, nu labi, nu ko mēs sakam tad? Kāda noslēgums? Es nezinu, mums vajag noslēgumu. Vajag noslēgumu. Mēs jau, ka Ingos varam paintervēt. Jā, ejam. Var man to seju tā kā sacīt? Un to balsu. Bišķiņ skaistāk, ja? Ar muguru. Nu, vispārīgi, kā pagāja jūsu pirmais minirallijs pēc šī tik ilgas pauzes šajos ceļos? Minirallijs bija 27. septembrī un šodien svētdiena. Viss ir kārtībā pagaidām. Bija izaicinoši, kā, protams, vispār bez šaubām izaicinoši. Bet, nu, mēs... Vēl viens? Nav komentāru. Nav komentāru pagaidām. Mēs niedzam vairāk komentārus. Sekojiet minirallijiem Cesvaine, un tad gan jau drīz būs kaut kāda jaunuma. Bet jā, bija izaicinoši, bija grūti, bet mēs ieguldījām daudz darba, lai šitais viss notiktu, un saku, cerams, patika visiem un viss forši. Nu, mums patika. Iemācījāmies kaut ko to, ko nezinājām. Un sapratām, ka mūsu stenograms sūkā. Nu, tas bija svarīgi šitajā rallijā. Jā. Zintars principā jau gandrīz bija parakstījis šito papīru, ka viņš vairs nesēž blakus. Labi, kolēģi. Tā kā tā, tiekamies citos pasākumos. Jā. Aiz borta, aiz kameras. Čau. Kādam tas darbs arī ir jādara. Čau. Lai es kameru neņemu? Nē, viņš neņem man ekrānu. Nu, kā. Pulēšanas servis. Nē, tā ir otrā.